Iniciatīva sākt ēku Rīgas ielā 51 un Rīgas ielā 49 pārbūvi par tirdzniecības pasāžu pieder privātu firmai. Iecerē ir vēsturiski pamatota, jo sākot no 19. gadsimta Rīgas ielā atradās daudz veikalu. Bet šajās ēkās tirgoja divriteņus, kažokus, grāmatas, bet padomju laikos šeit bija ēdnīca. Tagad ēku komplekss atrodas bēdīgā stāvoklī. Jā, uz doto brīdi šo ēku tehniskais stāvoklis ir neapmierinošā stāvoklī. Jā, līdz ar to vajadzīga pārbūve jeb rekonstrukcija. Jā, un tas ir ļoti pozitīvi, ļoti atbalstām, ka īpašnieks ir spēris šādu soli un grib atjaunot šo ēku Rīgas ielā. Ieceres sabiedriskā apspriešana sākās jau 15. decembrī. Tika saņemta tikai viena atsauksme, un tā bija pozitīva. 6. janvārī Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā notika būvniecības ieceres prezentācija. Diemžēl pilsētnieki tajā nepiedalījās. Ieceres autori apgalvo, ka ierīkos tirdzniecības pasāžas, amatnieku darbnīcas, kafejnīcas. Lai īstenotu iecerēto, ir nepieciešams veikt ēku rekonstrukciju. Būs jāstrādā, vēsturiskās ēkas vienmēr ir sarežģīti projektēt, ir sevišķi pielāgot jaunajām vajadzībām. Iekšējā pagalmā arhitekti piedāvā uzbūvēt elegantu karkasa sistēmu un apvienot telpas zem kopēja jumta. Projektu plānots realizēt pakāpeniski, sākot ar ēkas Rīgas ielā 51 renovāciju, ar nosacījumu saglabāt ielas vēsturisko tēlu. Atzīmēsim, ka visi darbi tiks veikti par ēku īpašnieku naudu. Atjaunošanā netiks izmantoti pašvaldības līdzekļi, tie būs tikai privātpersonas līdzekļi. Vērienīgā projekta īstenošana prasa nevienu gadu. Tagad ir svarīgi uzzināt pilsētnieku viedokli. Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi līdz 16. janvārim Daugavpils pilsētas domē un Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņielā 28. Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā minētajās vietās.